Pirms gada Dobeles amatu māja pirmoreiz vēra durvis, bet tagad amatnieku plenēra dalībnieki un viesi tiek vedināti aplūkot, cik daudz un dažādu darbiņu šajā laikā paveikts. Pašmāju amatnieki nav slinkojuši, bet uz plenēru sabraukšie meistari rāda vēl Zemgales pusē neredzētus meistarstičus. Parasti pinumi ir no Klūdziņām, bet pie Jūras novadā Carnikavā godā celt niedru pinumi. Jo to var darīt jau no gadiem 3-4. Strādā abas rokas, attīstam visus pirkstiņus un attīstam, salaižam smadzeņu puslodis kopā. Klātesošie nav jāmudina iemēģināt roku. To izvēlas visdažādākā vecuma ļaudis. Un kā tev sanāk? Labi. Vai tev patīk vispār tādas lietas kā pīšana un tamborēšana un tādas? Jā. Savā pieredzē dalījās arī filcētāji, audēji un citi jau zinām arodu meistari. Vienreizēji. Katram sanāk ļoti skaisti. Nav nevienam, kuram nav sanācis. Ja. Netika aizmirst arī sentēvu latviešu virtuvi. Saimnieces bija pagatavojušas īpašu ķirbju ēdienu tiem, kas šo ziemeļogu nepavisam nemīl. Tā omes piena putra ar manā un ķirbi fuj! Es saku, tā nāšu pie grāvi, ja? Un to ēd un prasa vēl papildus porciju. Garšīga pārtika, tieši tādu arī jāēd. Viņi ir pagaršoja, bet viņas mums tā ķirbis un kabačus nepārāk ēd. Kā tad bija ar šo? Pagaršoja, bet nepieteicās izēst. Bet jauno paudzi visvairāk piesaistīja niedru stabulītes. Tāds jau 15 gadus gan darina, gan spēlē muzikants no Igaunijas. Pirmoreiz pamēģināju, kad mācījos Igaunijas tautas mūzikas skolā. Mācījos akordeonu un meistari parādīja dažādus instrumentus. Pēc tam pamēģināju arī pats izgatavot. Un arī mācījos, kā citur taisa. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.